būs iespēja izmēģināt pašiem, kā ir peldēt apģērbā, kā ir sniegt palīdzību, kā ir pārvarēt dažādus šķēršļus, kas mums arī ir dabā. Piemēram, mēs esam uztaisījuši mākslīgas ūdens zāles, kāds ir tas sajūts, ka jāpeld viņiem cauri. Mums ir arī 2 lieliski manekeni. Viens no manekeniem ir bērnu izmēra, lai mēs saprastu, ka nav nemaz tik viegli izcelt ārā. Un otrs jau ir tāda pieauguša cilvēka izmēra manekens. Vienkārši pašiem izmēģināt to, kā ir izvilkt ārā smagu cilvēku no ūdens. 200 metri 6 basēnus peldam uz vēdera, pēc izvēles 2 basēnus uz muguriņas. Ja? Un pēc tam, kad esam nopeldējuši, tad paliekam ūdenī tepat šajā galā. Šie paši skolotāji gan uzdevumus, gan iemaņas var arī pārnest uz bērniem un arī izmantot savos treniņos. Ne tikai basēnā, bet jūnijā sākās peldēšanas ezeros un upēs. Tāpēc arī visas tās aktivitātes ir iespējams arī pārnest uz turieni un lai mēs būtu gatavāki vasaras sezonai, lai bērni būtu gudrāki un lai nedarītu muļķības pie ūdens. Es aizbraukšu un es pajautāšu kolēģiem, vai viņiem ir kaut kāda speciāla apliecība, jo mums ir jauni kolēģi, kas ir, kad teikt, ar darba stāžu nav lielu, ja, kas ir no akadēmijas tikko beiguši. Grūti teikt, vai pietiek ar akadēmijas certifikātu, kas ir beidzis augstskolu, ja, vai viņiem vēl kaut kādas kursus prasa. Lai mācētu peldēt, jānopeld vismaz 200 metri. Tas būtu 6 basēni uz vēdera un 2 basēni uz muguras. Jo šie 200 metri ir paņemti no Skandināvu valsts un pielāgot Latvijas apstākļiem. Un tad, ja var nopeldēt 200 metrus, mēs varam apgalvot, ka cilvēks māk peldēt. Ja viņš ir iekritis ūdenī, ir jāmēro lielāka vai mazāka distance līdz krastam. Rokas kājas klāt, aptunamies uz muguras un mēģinām nopulēt apli. Mierīgi elpojam, ieelpojam, izelpojam, jo, piemēram, mēs esam nonākuši situācijā, ka mums nepietiek spēka, mēs apguļamies uz muguras zvaigznītē, mēs atgūstam savus spēkus un mēs varam tikt līdz otram krastam, ja mums ir tāda nepieciešamība bijusi. Šeit ir galvenais elpot un atgūt savus spēkus. Jā. Vienmēr rokas taisas, sāc spirināties ar rokām, vicinies. Redz, viņi man nevar aizsniegt. Ja es uz viņai klāt, viņi man var trāpīt un šādi. Vienmēr rokas taisas, viņa kurā brīdī var atlaist un aizpeldēt projām. Stingri attīstiem, ieduramies apakšroklīt un šādā. Savērtamies peldam ar kājām brasā, ja tā ir stiprāk kartūģies un vieglāk iet zem pāduses. Mēs atkal saķeram ar vienu roku apašokli un peldam uz sāniem. Šādi mēs varam izmantot arī papildus vēl roku. Paskatāmies. Vienmēr turam, lai iepušējām visu ceļu virs ūdens nekremdējam, jā, lai nesaļās ūdeni. Tuvētām trešana. Atkal saķeram, stingri turam, taisnas rokas un transportējam. Ir tā kā bezsamekā jāgriez samaņas labāk, mēs viņu nedoju. Tas? Tuvētām, jā, tagad pa pārīšiem varam izmēģināt. Mēģini vecākums vairāk ūdenī, jo tagad ir uz lejuvē. Lai viņam galva apstāvē. Aizšēji arī turam ekstremai galvā. Šajā celiņā vestas būs ūdenī, jūs ieliksiet un jums jāmēģina viņa ūdenī uzvilkt sev virsū. Un tad mēs mainamies. Labi, es atstāju šitādu. Glābējs, kas ir otrā pusē pieaķējis, viņš tev vēl krastā.
Ja tu esi zaudējis samaņu, tev glābējs apliek viņu apkārt. Atnāc parādīt. Glābējs tev apliek apkārt. Ja tu esi zaudējis samaņu, aizāķē un ved tev krastā projām. Forši, interesanti ļoti. Tāds kaut visā tie vingrinājumi tā ziņā ikdienā jau nepildāts. Interesanti. Nē, nogurst arī, jā. Mēs viena roka ir cauri, kā somiņu uzliekam. Aizmugurē mums paliek pludiņš. Mēs lecam iekšā. Tālāk mēs peldam, mēs neturam pludiņu ne rokā, rokas mums ir brīvi. Iepeldot tādu mēs piepeldam tikai vienīgi no mugurpuses. Lai nav tā, ja cilvēks nāk pie samaņas, viņš mums uzreiz virs slīd. Esam pieķēri, cilvēks paliek mugurot iekšā un mēs peldam tālāk uz krastu. Tietušā izvilkšana ārā no ūdens. Tātad šis manekens sver 30 kg, tas ir kā tāds, nezinu, 8-9 gadus vecs bērns. Tātad viņš nebūs viegls tādā ziņā, ka jūs nevarat viņu viegli pacelt, jo viņš ir bez gaisa, viņš ir nogrimis, nepalīdzēs izpeldēt augšā. Mums uzdevums ienirt pakaļ, transportēt līdz malai, izcelt ārā, sniegt pirmo palīdzību. Var arī darīt tandēmā. Piemēram, viens ielec iekšā, otrs jau stāv pie malas un mēs palīdzam. Tātad pievelkam klāt, ar seju pagriežam pret malu, rokas uzliekam klāt. Ar vienu roku vienmēr pieduram, otrs var nākt klāt palīdzēt. Šādi, sākot, mēs vairākas reizes iegremdējam, kopus traujam ārā. Mēģinam ielikt celi stīgri mugurā, jo cilvēks ir slīdēns, viņš ir bez satura. Mēkaķa tvēriens, ka mums ir pirksti nevis šādi, ka mums slīd, bet īkšķus ir pāri, mēs šādi iekrampējamies un aizvelkam, cik tālu vajag, lai nebūtu ūdens tūmā. Celis mugurā, slitinām rokas gar galvu, lēnām noguldam, dzirdot, redzot, jūtot, jābūt vismaz 2 jālu. Skatamies. Nevelkošana, uzsākam sirds masā. Plākā roka vienmēr ies augšā. Šito ar plaukstiņu mēs turam klāt, lai neslīd. Kā nepalīdz. Esi brīva. Šeit. Kāja, redz viņu slīdēts, viņa būs durīgi. Uzspiet kā sviļu, viņa pārveļās pāri. Un tu varēsi ar kādu smagumu cilvēku pārveļāt. Un vienmēr uz sevi pārveļāt. Vienmēr uz sevi. Paldies! Zīdaiņiem pirmā ir ieelpa, jo viņi pasarās mirs dēļ elpas trūkuma. Pieaugušiem vienalga ir sirds masāža pirmā. Arī pēc slīkšanas? Arī pēc slīkšanas. Un tas uz zīdaiņiem attiecās pēc slīkšanas? Nē, zīdaiņiem vispār. Tas ir zīdaiņa algoritms. Elpo. Tad masāža. Kā bija? Ir? Rokas un tad jāskaita. Stay alive, stay alive. Tā ir elpa, tagad bija šitas šeit. Uz savu pusi. Uz savu pusi. Šitais. Jā, tad šī Šitā roka ir rociņa pāri. te. Kāja, jā. Celītis un Un gāžam, jā. nofiksē. Ja mēs arī pagriežam uz sānu, viņš elpo, saprotam, ka vairs neelpo, pagriežam atpakaļ, pārbaudam, vajag, sākam sirds masāžu. Tie varianti jau var būt ļoti dažādi. Jā, jā. Mēs lecam iekšā ūdenī, atpūšamies zvaigznītē, saskaitam līdz 30, pagriežamies uz vēdera, peldam līdz stupdēļiem, uzkāpjam augšā, nostājamies kājās, lecam iekšā ūdenī, izpeldam cauri ūdens zālē, tur jūs sagaidīs mazais manekens. Paņemam mazo manekenu, aiztransportējam līdz galam un mēģinām izcelt viņu ārā pa mali.
Uzliet viņa rociņas pareizi. Viss. Visi? Izpildīts, jā. Lielu paldies jums par izturību. Jā, tiešām. Riktīgi, jā. Peldēt.lv peldēt droši mājaslapā var atrast visu kontaktu informāciju, un tad jau mēs sazināsimies un piemeklēsim vislabāko risinājumu.